Visi aizvedieties, visi. Tagad Rebeka man pateiks, visi Jolanta multiciet. Klausies, zini, kas ir? Varu pateikt. Čipa, bija olains vērki, un kā vienmēr Inglai hoķejs, mēs ejam uz Raitis šausmīgi nolupīja uz mums. Jā, es arī tad biju ar jums. Raitis bija olainē? Jā. Sveicis, es viņu redzēju. Filmēties, kurš? Jūs afigēļi man nepateikt. Un Tomas. Piespietu klātas ar viņu kočēt. Es viņu sabučoties, Brains, es nezinu, ko es īsti. Viņš bija ar Lindu maizi. Pirmais fakts. Tu esi Andra atpuse. Otrais fakts. Es esmu Andra atpuse. Šodien tiekamies spinakā metrā. Taču abu nepatīk. Es gribu redzēt, ko es esmu spējīgi. Kā var atrast Ralfu Meicauži āskā? Pasaki man ātri vajag. Rebeka, Monika taču iztaisi stulba. Šefalien. Paldies! Paldies! Jolanta, es tā stundā rādīju šito paldies no šā vīģika. Paldies! Es tā šķībājos par šito. Monika, zini, ko vēl? Viņi ķipa brauca prom uz vilcienu, un mēs uzprasījām Annai, tai sīkajai, lai viņa skrien, viņiem daudz ko saka, viņa tā, čau, es jūs mīlu, un viņa atbildēja. Piedalājies? Es nezinu, ko es izdarītu, ja es viņus redzētu. Tur neko neizdarīt, viņi bija ar Lindu un maizi. Kādu Lindu maizi? Nu, ar tām lielajām. Ar kurām Laima ķipa runāja? Jā. Varētu mierīgi pie viņa pienākt. Viņi ēda sakam čupa. Paga, bļāviens, viņš uz mums arī poči, es atceries, viņš bija olainē ar viņām, viņš stāvēja pie skateparka, mēs stāvam, skatāmies, nē, tas nav Raitis, nevar būt. Viņš tāds, meitenēs, Raitis ir brīvs, ja kas, mēs skatāmies, sākam rēkt. Viņš uz mums visu laiku skatījās, mēs noslēpāmies paģī. Bet viņš tāds apasnīs. Ja man vairāk patīk Ralfs. Man Raitis. Man patīk. Raitis rulē, tāpēc, jo viņš ir mīļš, un viņš mīlas tas mazās fanītes. Viņš mūs nāk. Jo, bet viņi vairs nav kopā ar Zanu. Nu tad vairs nekrāpj. Man liekas, ka viņam būtu viegli atrast meiteni. Bet viņš negrib attiecības. Kas? Viņš šeit negrib attiecības. Cik viņam ir 16 vai 15? Nu, vēl labāk. Jā. Tagad, man liekas, ka tu biji Annijas dzimšanas dienā, ne? Jā. Zināji, ka viņš tur dejoja aizsēksī and I know it uz skatuves. Nu jā, Raitis, un tur bija Mārcis. Nē, kā viņš sauca? Tas būtu un viņš bija Annijas dzimšanas dienā. Ko? Raitis bija Annijas dzimšanas balītā? Nē, viņa draugs. Ar ko viņš studē kopā? Andrej, tu vēl te? Jā. Viņiem baigi interesanti klausīties, ko mēs domājam, ne? Andrej, tu visu noklausies? Jā. Tev kauna nav? Nē. Nē, nav. Jā, bet visi puiši saka, ka Ralfs ir gejs. Diemžēl. Es arī piedod, bet viņa uzskata par viņu. Arī, jā, man tas, viņš izskatās. Nu, jā. Nu, jā. Ar zīdiem. Ja godīgi, Andrejs neizstās pēc geja. Izsauc gan. Neizstās gan. Ja viņš būtu gejs, tad viņš kaut kam liktu, neviens, pie kāda ietu klāt, piemēram, tur apskautu valsts, es nezinu, bučotu viņu. Skolā laizās ar Valteru, fūj. Jā. Ja tā būtu, es laikam apventos. Tev laba fantāzija. Jā, izslēdz, dzirdi, bļēc. Man patīk šitā Ralfa atbilde, kā klausies. Ekstrēm bļāvies. Oma, uzvarēs atnāk, jāparāda.
Liekas, tā meitenēs. Jā, zinu. Izslēdz! Kas jums ir? Labs, arī var iziet uz skaitu. Kā var masturbēt āskā, nu? Tad var, viņš var. Viņš ir populārs, un viens viņam nedirsīs augumā. Nē, dirsīs, bet Viņam tur ir 564 patī. Paklausies, kā viņam raustās tas te, kā viņš runā. Paklausties. Es ar šīm pārspēju. Skaisti, bet nu tu varētu uzrakstīt atklāti. Bet šeit paldies par komplimentu. es atklāti. Tieši. Bet var jau pirmkārt dzirdēt pēc skaņas, otrkārt, nu jā. Vienkārši paklausies. Es neesmu tik skaisti, bet nu tu varētu uzrakstīt atklāti. Bet šeit Atklāti. Bļet. Es aplēsu. Ko tad? Džodžo, ārā ir lietus. Kainē citu sver. Nezinu. Andrej! Mm. Cik tu sver? Nezinu. Kā var nezināt, cik tu sver, Es kaut kā bļā? 56 kg točno. Ko? Kaut kā 56 kg es točno svēru. Andrej, Ko? cik aptuveni tu sver? 80 točno, ne? Nē, Sabīns var 80. Viņš kaut kur moš 60, nē, 55, 50. Jā, pasaki 25, ne? Es varu 41. Čes viens. Jā, Ja bāls tik svērt trešajā klasē. man ir jāuzbarojas. Es neko nevaru izdarīt. Un tad tiks uzbālīgi. Kas? Tu brauc katru dienu uz McDonald's un visu. Es agrāk katru dienu gandrīz braucu uz maķīti, bet man jau sāk riepties. Tagad visus, kurieni es eju, kad esmu Rīgā, ir čili pizza un visu, nekādu maķīšu. Man ir viss kopā un čili pizza, un mēs rītdien ar Rebeku braucam. Uz Rīgu. Jolanta, Ko? tu esi ģibirņaks, ka neaizbrauc ar manīm uz Siguldu Daunetu tādu smirdīgā. Īsa un konkrēta atbilde. Pati tāda. Samanta atslēdzās. Labi, nē, nav. Ai, nē, tāpēc izskata patīk čīši. Nezinu. Saņā. Nezinu. Vai? Nezinu. Man ir Meitenēs es garajam nebija iezīmējis. Es Džusī, tik skaista esi avisom. viņš jau, manuprāt, gandrīz visām meitenēm raksta. Kas tad? Man jau labāk, man no viņa vajag tikai jautājumu. Kam svaigam? Jā. Nē, jā, podu. Man zini, kas ir? Ko viņš jau raksta? Nu, Mazā manas sirds pulksteņa tavas maida. Tu esi skaista. viņš kācēja Čau, tāpat. mazā, ceru, ka tev labs garastāvoklis šodien. Vari lūdzu saspiest man 50 vai vairāk laika? Viņš taču tāds sūdus man. Viņš īstenībā tā raksta tikai, lai dabūtu laikus. Vai ne, viņš stūps pēdiņš. Tur redzēja viņa draugos bildes. Jā, drausmīgs man netīk. Sevišķi Twittera bildi, vienkārši vēl pietuvināja.
Tas viņš ir Jau Jolanta, atceries, tā te Laima teica, ka no B klases ir kaut kāds viens simpātisks puisis, kurš, kroči Laimai viņš patīk pēc izskata. Jasno. Andrejs. Nē. Nē, nevar. Viņa teica brūni mati. Mēs Laimai jautājām un... Elvis, nu. Elvis? Elvim ir melni mati. Laikam. Ja Elvim izraustītu uzacis, tad būtu labāk. Puiši neraust. Kausta gan pie manas mammas nāk viens vīrietis visu laiku rausta. Paga brūni mati? Jā, pahodu brūni. Elvis ir rasns kļūdas. Davai komentējam visus B klases puisis. Sākot ar... Andreju. Andrejs ir vidēji rasns. Viņam ir gari mati, kā Valteram. Valters un Andrejs taisa bīberu flipu. Elvis. Jā, tiešām. Andrej, jūs ar Valteris labākie draugi? Nē, vienkārši draugi. Pēc. Tāpēc nē. Tāpēc, ka manuprāt, Kārši. Kāpēc? man liekas, ka Valters ir gejs un viņš pieliem pie Andreja, bet Andrejs negrib. Man jābeidz ar šitām debīlijām fantāzijām. Man liekas, ja viņš būtu gejs, tad viņš pielīs pie Arta. Nē, Jā, čista. viņam Artis nepatīk. Jā. Bet Artis ir viegls mērķis. Nu jā. Sīgi bezsīgi kārtas visu laiku matemātikas Eitimājs. Ķemistrijas taisa. Un tev jau patīk zemestrīces, ne? Jo. Lā. Monika. Vispār rūpuņaini. Kas tad? Valters man vakarā rakstīja, ka mani mīl un pēc pusstundas man pasūtīja dirsti. Skaties, kā bija tā sārakste, kroče. Valter, es teikšu godīgi. Es mīlu tevi. Es izlasīšu pilnībā, ko es viņam rakstīju, Jolana, kad tu aizgāji. Valter, es teikšu godīgi, es mīlu tevi. Es tevi arī. Es tevi vairāk. Nē, es tevi vairāk. Nē, nopietni, Valter. Forši. Artis tevi mīl. Es nediršu. Forši. Valter, bet es mīlu tevi. Mana saule. Valter, es tevi mīlu. Valterī. Tu man tiešām patīc. Es nezinu, kā tu man neticēsi, bet tā ir. Es nevaru iedomāties dzīvi bez tevi. Lūdzu, atbildi. Valter, es zinu, ka tu esi te. Nu, lūdzu, pasaki, vai tu mani mīli? Valter, es nejokojos. Davai iziesim ārā divatā. Pisies nahuj no manas dzīves. Nē, Valter, kā tu tā vari? Es tevi mīlu. Davai, es pie tevi atnāšu. Valter, neklusē. Es tevi mīlu. Davai, būsim kopā. Es neesmu mājās. Valter, kur tu esi? Es tevi gribu apēst. Un es braucu uz treniņu. Kur tu brauc, Valter? Es braukšu tev līdzi. Es tevi nepametīšu. Ej, dirst. Valter, tu teici, ka mīli mani. Ej, dirst. Zini, kāpēc viņš uzrakstīja, ka viņš tevi mīl? Viņi bija ar Arti, viņi šķipājās. Nē, viņam kāds cits pateica, lai viņš tā uzraksta. Artis. Nē, viņš pats grupā mums pateica. Es Jā. uzrakstu Monikai, ķipa. Jā, man telefonā ir ierakstīts. Valter, tu nopietni mani mīli. Viņš pa visu dzīvokli. Jā, iedomājies. Tad jums varētu kaut kas uzbriest, ne? Bet tu Rebekai atņemsi Džeku. Nē, pašā viņa dirst. Nē, labi, viņa neīt. Kāpēc? Nav valsts nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir rišs, sīks mērkaķi. Viņš ir Dants augumā. Mazāks paļubomu. Nē, mērījāmies šodien. Bet viņš ir maziņš un bļāviens, nu. Andrej, cik garš tu esi? Andrej! Nu, Cik garš tu esi? 1,67 vai kaut kas tam līdzīgi. Cik garš tev ir? Viņš ir pa 6 centimetriem garāks nekā es. Apmēram, es nezinu, vai